Aleksejevs, Dergunovs un Jokina lūdzu vēl reģistrēties. Dergunovs, lūdzu reģistrēties. Šodien uz Rīgas domas ārkārtas sēdi ieradušies un reģistrējušies 59 deputāti, līdz ar to domas sēdi atklāju. Pirms mēs sākam darbu, es piedāvāju visiem jaun ievēlētiem deputātiem kopīgi nofotografēties. Vai ir kādi iebildumi? Ja iebildumu nav, tad aicinu visus vēl pirms uzsākam darbu, mazliet izkustēties un iesim ārā pie ieejas durvīm fotografēties. Lovu, Gresti un Liepiņu. Paldies. Nolasīšu dažus iesniegumus. Par 58 balsis, pret nav, atturas 1. Lēmums pieņemts. Pārējām pie dienas kārtības 3. jautājuma par lēmumu projekta RD 058 par Rīgas pilsētas izpildu direktoru. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, kā arī ņemot vērā Traumaka kunga iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts atlaist no darba 31. martā 2005. gada Rīgas pilsētas izpildu direktoru Māri Traumaku, kā arī no 2005. gada 1. aprīļa Rīgas pilsētas izpildu direktoru amatā iecelt Eriku Škaparu. Vai ir jautājumi? Bojārkungs, lūdzu. Paldies, Kaparkungs. Par cik parasti gan šādiem lēmumiem tiek pievienot kandidāta CV, bet par cik šoreiz tas kaut kā nav gadījies, varbūt, ka ir iespējas uzdošu Kaparkungam jautājumus. Man šāds iepazīstināts. Jā, lūdzu, es aicinu Škaparkungu varbūt tad pie mikrofona priekšā. Lūdzu. Tā, es lūdzu jautājums, tad pieteikties šeit elektroniskā veidā. Dolgopolo kungs, lūdzu. Laikam ātri nospiedu. Mazliet par ātri nospiedu, varbūt varam bez. Bet tad mums pirmais būs Lujāna jautājums. Modra Lujāna jautājums. Lūdzu. Man bija cits jautājums, priekšsēdētāja kungs. Cik mēs ilgi plānojam šo diskusiju, laika ziņā? Tas ir procedurāls jautājums. Mēs nolēmām, vai 10 minūtes jautājums izpildu direktoram, vai stundu, vai... Vajag noteikti, 10 minūtes uzdodam maksimāli, un pēc tam tālāk. Kāda ir pārējo viedokļi, vai ir arī kāds cits viedoklis? Nevajag noteikti laika limitu vai nevajag?
Nu, es arī ļoti ceru, ka nebūs ilgi. Vai Lojāna kungs, jūs uzstājiet uz savu? Nē. Nu, ja nebūs ilgi, tad kārtīgi. Norma. Protams, komerc likums nosaka šo te uzņēmumu ļoti lielo patstāvības pakāpi, taču absolūti tas nenozīmē to, ka Rīgas pašvaldības uzņēmumi varētu strādāt kādā brīvā režīmā, kad viņiem absolūti nebūtu vajadzīga nekāda kontrola. Otrs jautājums. Jūs nevienu vārdu neteicāt par to, kā jūs plānojat vadīt struktūru vienības, un proti departaments un pārvaldes. Es, Daugavpils kungs, jau teicu, ka šī te tiešā pārvalde ir daudzu gadu jautājums. Tas nenozīmē to, ka tas notiks ne pēc mēneša, ne pēc 2, visdrīzāk, ka tuvāko gadu laikā arī nē. Es vienkārši šeit runāju par principu, kurš būtu jāattīst. Un tad pēdējais jautājums, bet tas ir jūsu tiešās kompetences jautājums. Jūsu pozīcija pasākumu saskaņošanas darbos. Pasākumu saskaņošanai, jebkurā gadījumā ir jāatbilst noteikti likumdošanai. Ir virkni likumi, kas nosaka, kādā veidā ir saskaņojami un veicami šie pasākumi. Tātad pirmkārt, tas nekādā gadījumā nedrīkstētu būt pretrunā ar likumu. Saskaņojot šos te pasākumus, es domāju, ka jums ir labāk nekā man zināms, ir noteikti kārtība, kā to dara, kā tiek iesniegts šis iesniegums, kādā kārtībā viņš tiek izskatīts, un pats galvenais, kādā kārtībā viņš tiek saskaņots ar dažādām tiesību sargājošām institūcijām, kuras arī dod šo te galveno atzinumu, kā veicam šis pasākums, kā viņš ir jāorganizē, ko var atļaut un ko nevar atļaut. Paldies. Vajārkungs, lūdzu, vēlreiz. Paldies. Škaparkungs, vismā atbalstot jūsu vēlmi samazināt administratīvo aparātu, jāizsaka jums līdzjūtība, jo pirmajā domas sēdē faktiski tas aparāts tika palielināts, palielinot domas priekšsēdētāju vietnieku skaitu. Bet mans jautājums ir par to, ko jūs teicāt sakarā ar interešu konfliktu, vai es jūs pareizi sapratu, ka ar šo lēmumu pieņemšanas brīdi jūs noliekat deputātu mandātu? Nē, ar šo lēmumu pieņemšanas brīdi deputātu mandātu es nenolieku, jo likumā ir noteikts, ka es to varu izdarīt mēneša laikā. Jā, bet jums ir arī iespēja to izdarīt šodien, tādējādi novēršot interešu konfliktu. Es domāju, ka tas nav jāizdara šodien un uzreiz, jo interešu konflikts nav. Šodien mēs nepieņemsim nekādas lēmumus, kas saistītos ar izpildu direktoru darbu, Bojārkungs. Nosacīt gan tiek pieņemt, vismā atbalstot jūsu kandidatūru, es tomēr domāju, ka jums būtu jānovērš šis interešu konflikts, burtiski nekavējoties. Paldies. Paldies, Jautājumu vairāk neviens nav pieteicies, pārējām pie debatēm. Debatēs pieteicies Kotaukungs. Lūdzu. Jums bija pie debatēm. Labi, es domāju, varbūt ņemot vērā mūsu tehnikas apgūšanas problēmas, lūdzu, tad arī vienīgi, ka tas laikam ir pie mikrofona izdarām. Ne? Tā, paldies. Škaparakungs, jūsu kompetence ir arī mītiņu, pitietu un gājienu saskaņošana. Man ir šāds jautājums. Vai jūs esat noskaņoti būt demokratiskāk nekā jūsu iepriekšējais izpildu direktors, vai jūs būsiet vairāk konservatīvi šajā jomā un šajos jautājumus? Cienījamais Kotaukungs, es domāju, ka es ļoti plašu šo jautājumu atbildēju, jautājot Daugavpils kungam, bet mēs vēlreiz gribu atkārtot, ka jebkurā gadījumā saskaņojot šos piketus, veicot viņus un uzņemoties atbildību par šiem piketiem, ir jāievēro likumdošana, un tikai tas ir noteicošais šādu darbību veikšanai. Vairāk jautājumu nav, debatēs arī neviens vairāk nav pieteicies. Balsojam par lēmumu projektu. Lūdzu balsot. Atvainojiet, mazliet tehniskas problēmas. Sāk balsošanu.
Paldies. Par 47 balsis, pret nav, atturas 9. Lēmums pieņemts. Pārējiem pie 4. dienas kārtības jautājumu lēmuma projekts RD 059 par Rīgas domas pastāvīgo komiteju ievēlēšanu. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 54. pantu, kā arī ņemot vērā Rīgas domas 29. marta lēmumu numur 7 par Rīgas domas pastāvīgo komiteju skaitlisko sastāvu, ir sagatavots lēmuma projekts, kur ir iekļauti deputāti darbam Rīgas domas pastāvīgajās komitejās. Jums šis dokuments, šis lēmuma projekts visiem ir pieejams, ir iesniegts arī priekšlikums par šo lēmumu projektu, bet pirms pieņemt šo lēmumu projektu par pamatu, es aicinu vārdu Liepiņa kungam, jo šeit ir konstatēts dažas tehniskas redakcionālas neprecizitātes. Labdien, godājamie deputāti! Strādājot pie lēmuma projekta, ir radušās tieši tehniskas rakstura problēmas, kuras lūdzu ņemt vērā. Un šīs tehniskie labojumi ir izsniegti arī katram deputātam, kā arī pievienoti pie lēmuma projekta. Kā jūs redzat, tie tiešām ir tehniski labojumi, jo iesniegumi tiešām ir bijis. Esmu pārliecinājies pats to, vienkārši dokumentu izstrādes gaitā ir radušies šīs kļūdas. Paldies! Vai ir jautājumi? Noga Palaukungs, lūdzu. Šeit arī kļūdas uzvārdos, ne tikai to. Vai varētu konkrēti varbūt? Nu, teiksim, viens uzvārds ir Mihails Kamiņieckis, nevis tā, kā tā ir rakstīts vienā no tekstiem. Tāpēc es domāju, ka vienkārši vajadzētu vienreiz izlasīt, pirms vairot un izsniegt deputātiem. Es domāju, Liepiņa kungs, tad arī šie tehniskie grozījumi, protams, tiks izdarīti. Jautājumu vairāk nav. Jautājumu sesijas slēdz. Debatēs ir pieteicies Bojārkungs. Vai tas ir tā arī, jā? Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie prezidija locekļi, godātie deputāti. Jāsāk laikam ar to, ka tik tāds neprecīzs dokuments sen mums nav piestādīts domas balsojumam, un šie labojumi teksts ir gandrīz salīdzināms ar pašu dokumentu tekstu. Bet es negribēju šodien runāt par to. Es gribu runāt arī savas frakcijas vārdā, un mēs joprojām uzskatām un aizstāvēsim savas tiesības jebkurā tiesiskā veidā, ko mums likumdošana pieļauj, ka šis sagatavotais lēmuma projekts un tas veids, kā mēs balsosim par deputātu tiesībām piedalīties komitejās, neatbilst Latvijas likumdošanas ne burtam, ne garam. Es tā saprotu, un jūsu tas pamatprincips sastādot šo dokumentu bija tāds proporcionalitātes principu ievērojums, izvietojot savus pārstāvis šeit komitejās. Pretstatā tam, ko piedāvāja opozīcija, ļaut deputātiem pašiem izvēlēties, kurās komitejās viņi vēlas strādāt. Un jāsaka, arī jūsu sagatavotajā dokumentā vai šajā priekšlikumā ir ievērojamas vairākas neprecizitātes jeb atkāpes no šī principa. Tā piemēram, jaunais laiks privatizācijas komitejā, kur ir tikai 11 deputāti, ir pieteicis 3 deputātus, turpretī vides komitejā, kur ir 15 vietas paredzētas, ir pieteicis tikai 2 deputātus. To pašu varētu arī minēt par apvienību Dzimtene, kura vides komitejā ir
nominējusi 3 pārstāvis un Finanšu komitejā tikai 1. Es tomēr jūs aicinātu arī ņemt vērā sociāldemokrātu frakcijas iesniegtos priekšlikumus un pieņemot viņus arī grozīt iepriekš pieņemto domas lēmumu. Bet pat cik jums ir acīm redzot balsošanā ļoti liela disciplīna, tad jūs to noteikti nevarēsiet ievērot. Vēl viena lieta, ko es gribētu aicināt tieši Kaparkungu. Man liekas, ka šobrīd jums būtu neētiski tikt ievēlētam šajās komitejās, kurās jūs esat pieteicies, un konkrēti Finanšu un Izglītības komitejā. Es aicinu jūs savu kandidatūru arī noņemt un pagaidīt jauno deputātu, kas nāks jūsu vietā pēc mandāta nolikšanas, tai pašā laikā pieļaujot to, ka jūs šobrīd varēsiet balsot par pārējiem kandidātiem. Paldies, man būtu viss. Paldies, debatēs vairāk neviens pieteicies nav. Piedāvāju pieņemt šo sagatavoto lēmumu projektu par pamatu. Un balsosim par lēmumu projektu pieņemšanu par pamatu. Lūdzu, sākt balsošanu. Paldies, par 59, pret nav, atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts par pamatu. Jāsaka, ir saņemts priekšlikums, kurš arī visiem ir pieejams rakstiskā veidā. Tas ir priekšlikums, kuru iesniegusi LSDSP frakcija. Priekšlikums ir pietiekoši garš, es viņu visu nelasīšu, bet šī priekšlikuma saturs ir ļoti analoģisks visos lēmumu projektu punktos. Vienlaicīgi ievēlēt gan personāla sastāvu, gan arī skaitlisko sastāvu. Es gribu atzīmēt, kā mēs iepriekšējā domas sēdē par skaitlisko sastāvu esam lēmuši. Tāpēc uzskatu, ka šīs priekšlikums nav pieņemams un nav atbalstāms. Lūdzu, kas vēlas uzdot jautājumus šajā sakarā? Dauga Palakungs, lūdzu, vārda. Es gribētu par procedūru. Ir izplatīts lēmuma projekts, kurš jau ir pretrunā ar to, ko doma ir apstiprinājusi savā iepriekšējā sēdē. Mēs to priekšlikumu, šo te konstrukciju esam pieņēmuši par pamatu. Vienīgais priekšlikums, kas ir iesniegts, konkretizēt šo te lēmumu projektu un līdz ar to, atbalstot vai neatbalstot šo te sociāldemokrātu frakcijas priekšlikumu, mēs faktiski mainām iepriekšējo lēmumu un apstiprinām personāla sastāvu. Es pareizi saprotu. Tā aicināšu izteikties pārējos, lūdzu. Krastiņa kungs, lūdzu. Es nezinu, Dauga Palakungs teica, ka viņš par procedūru, bet, diemžēl, par procedūru neko nepateica. Es runāšu par balsošanas motīviem. Manuprāt, tieši pretēji, šis šodien sagatavotais lēmuma projekts ir atbilstoši mūsu iepriekšējā domē pieņemtajiem lēmumiem, kur mēs noteicām vietu skaitu komitejās. Tas, ka dažās komitejās vietas nav aizpildīts, nav nelaime. Deputātiem vienmēr ir iespēja uzrakstīt iesniegumu, un šis iesniegums tiks domas sēdē izskatīts. Savukārt tas priekšlikums, kurš tiek likts priekšā šobrīd, ja mēs par to nobalsosim, mēs radīsim pretrunu. Jo mēs nofiksēsim vienlaicīgi arī vietu skaitu komitejās, un tas būs pretrunā ar mūsu iepriekš pieņemto lēmumu. Tāpēc, protams, es aicinu visus deputātus šo te priekšlikumu noraidīt. Bojārkungs, lūdzu. Ar balsošanas motīviem Krastiņa kungam arī laikam vajadzētu izlasīt 11. punktu, kur tieši minēts, ka iepriekš pieņemtais lēmums būtu jāceļ. Un otrkārt, mūsu princips,
piedāvājot šo te grozījumu, ir ļaut deputātiem izmantot viņu tiesības un strādāt tajās komitejās, kurās viņi sevi uzskata par speciālistiem, kurās viņi pēc viņu uzskata viņi var dot labumu savai pilsētai. Paldies. Es arī pats par balsošanas motīviem vēl gribētu pateikt, ka Bojārkungs šeit pieminēja proporcionalitāti, tās trūkumu. Jāsaka, ka šis sagatavotais projekts ir pilnībā atbilstošs proporcionalitātes principam. Matemātiski tas ir viss pierādāms un sarēķināms, tā kā es uzskatu, ka šie priekšlikumi būtu noraidāmi. Ivāna kungs, lūdzu. Nē, tad es arī gribētu runāt par balsošanas motīvu. Nē, es atvainojos. Grūtības mums ar tiem. Es ļoti atvainojos, došu vārdu Lujānam, un tad jums, Ivāna kungs, ja? Ivāna kungs vārds un Lujāna kungs lūdzu vēlreiz. Pieteikties. Jā, paldies, kas beidzot tika pie vārda. Man arī par balsošanas motīviem tomēr zinām iebildi, jo pēc šī principa, kā jūs sastādījuši, man jau ir skaidri redzams, arī es tiku informēts, ka man no kādas no komitejām jūs balsosiet, lai man no tas sastāv izsvītrot. Ja? Tādā veidā jūs man mēģināsiet piespiest darboties tādā komitejā, kurā es negribu darboties. Piedodiet, bet pašlaik demokrātiskās parlamentos nevienā procedūrā tāda procedūra nav paredzēta, un arī šī gadījumā likums mani sargā. Kur tad man griezties pēc tam, Aksjonaka kungs? Lujāna kungs, lūdzu. Zimtene Lujāns, ja? Man ir jautājums tāds, kādēļ es arī klausījos tikko Ivāna kungu. Diemžēl laikam vai nedemokrātiskā saimā tāda praksa ir bijusi, jo ir bieži vien tāds paradoks, ka pēkšņi izrādīsies, ka 30 domas deputāti gribēs strādāt vienā komisijā un viņi nebūs spējīgi darboties. Un pēc tam pierreiz pati saima arī pieņēma lēmumu, pieņemsim, ka viņi nosaka kaut kādu deputātu skaitu. Un šī brīdī tas būs arī varbūt pat domas jautājums, ja jūs tā uzskatāt, ka jūs tā apspiedīs un metīs ārā, tad mēs to arī apskatīsim šo jautājumu, vai tas patiešām tā ir. Un šī brīdī es arī aicinātu patiešām varbūt vismaz atturēties atbalstot kolēģi iniciatīvu, jo vajadzētu sākt strādāt. Citāk mēs ilgi te skaitīsim un nevarēsim sākt strādāt. Daugavpils kungs, lūdzu. Balsošanas motīviem. Krastīņa kungs laikam nav sapratis, ko nozīmē procedūra, bet es saprotu, ka pieredze vēl pa mazu, vēl vajag 4 gadus, lai to darītu. Es runāju par to, ka ir iesniegts lēmuma projekts. Ja mēs balsojam šo te lēmumu projektu, tad mēs balsojam tā, kā viņš ir iesniegts. Un principā sociāldemokrātu frakcijas priekšlikums vienkārši precizē un palīdz izvairīties no tām kļūdām, kas ir pielaistas gatavojot šo lēmumu projektu. Bojārkungs, lūdzu. Par balsošanas motīviem. Aicinu vēlreiz atbalstīt tomēr šo lēmumu projektu un gribētu, lai jūs noraidat Lujāna kunga izteiktos pieņēmumus, un te mēs redzam patieso koalīciju šobrīd. Lujāna kungs pats strādājot saimā vairākos sasaukumos ir pieņēmis likumu par pašvaldībām, kur ir noteikts, ka komitejā var būt ne mazāk kā 3 un ne vairāk kā puse no ievēlētajiem deputātiem. Un šis ir tas princips, ko likumdevējs mums ir paredzējis. Paldies. Denevičs kungs, lūdzu. Jā, es līdzīgi kā Bojārkungs gribēju atgādināt Lujāna kungam, kad ir šis likums, kurš ir ierakstījis, ka proporcionalitāte ir vienas komitejas ietvaros un skaits komitejā tiek noteikts ar šī likuma 2. daļu, šī 54. pantu 2. daļu, kur ir ierakstīts, kad ir no 3 līdz 30 drīkst būt katrā no šīm komitejām. Paldies. Krastīņa kungs, lūdzu. Iespējams, ka no šī prezidija puses izskatās lietas savādāk nekā no otras prezidija puses, bet, cik es dzirdēju, joprojām no Daugavpils kunga nekāda procedūras priekšlikuma nebija. Tikai bija balsošanas motivācija, kāpēc jābalso par iesniegto priekšlikumu. Ivāna kungs, lūdzu.
Es jau sapratu, ka jūs balsosiet tā, kā jūs esat nolēmuši, un mums atliek meklēt palīdzību kaut kur citur, pie kādiem augstākiem spēkiem, bet es šī gadījumā atsaukšos, saka Senāt kungs, uz jūsu runu, ka jūs aicinājāt visus konstruktīvi sadarboties. Diemžēl šajā gadījumā iznāk, ka opozīcija ir konstruktīva, bet pozīcija ir kļuvusi destruktīva, pārkāpjot likumu. Šis lēmuma projekts ir rūpīgi izanalizēts no juridiskā viedokļa, un šeit nav nekāda pārkāpuma, ne tiesību principu pārkāpuma, ne arī likuma pārkāpuma. Daugavpils kungs, lūdzu. Es trešo reizi gribu teikt, ka šis jautājums ir tieši saistīts ar procedūru, un tas nav atkarīgi no tā, kurā pusē mēs sēžam. Jo mēs skatām to projektu, kas ir piedāvāts. Vai mēs viņu balsojam, vai mēs viņu nebalsojam. Punkts. Daugavpils kungs, jūs beidzāt, jā? Jā, paldies. Paldies. Un vēl jautājums Lujāna kungam, Modra Lujāna kungam. Man nav jautājums, es gribēju vienkārši precizēt, cienījamie kolēģi, ja es pareizi tad skaitu. Pirmkārt, es domāju, ka šo pieņēmu tad, kad es jau Saeimā nebiju, tā ka nevajag vēl gadus, jā. Un otra lieta ir vēl viens jautājums tāds, cienījamie kolēģi, ja 30, tad es domāju, kādēļ mums ir tik daudz komiteju domē. Pilnīgi pietika tā 4, kurās sēdē 30 un 30 un 30 un 30, jā. Jo citādāk, piedodiet, ir pa daudz komisiju. Jā. Un tādēļ es aicinātu tomēr nobalsot un virzīsimies uz priekšu. Paldies. Jautājumu vairāk nav. Jautājumu sesiju beidzam. Debatēs ir pieteicies Reimaņa kungs. Labi. Tādā gadījumā aicinu balsot par šo jā. Te jau nav jāformulē vairāk. Mums jāformulē, kāds ir balsojums. Jābalso ir par iesniegto sociāldemokrātu aktu. Mēs jārakstīsim, un jums jāspiež par procedūru. Jāspiež to par balsojumu. Reimans sākīt. Par procedūru. Es atvainojos, Reimaņa kungs, mēs beidzām jautājumu sesiju. Tātad mazu mirkli mums ir jāuzgaida, tiks noformēts, par ko tiks balsots. Es sapratu, ka jūs uzrakstīs. Nē, mēs esam uzrakstījuši, jums jānolasa. Par ko balsot? Jā, tas jānolasa. Tātad balsojam par Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Rīgas domas frakcijas priekšlikumiem, par izmaiņām Rīgas domas lēmuma projektā, par Rīgas domas pastāvīgo komiteju ievēlēšanu. Aicinu balsot. Par 20 balsis, pret 31 balss, atturās 7. Tātad priekšlikums nav pieņemts. Tālāk man ir priekšlikumi par balsošanas procedūru. Kā jūs redzat no šī saņemtā lēmuma projekta, ir saraksti, kuros deputātu skaits, kas izteikuši vēlēšanos darboties šajās komitejās, ir atbilstoši vai arī mazāks nekā mūsu pieņemtais deputātu skaits katrā komitejā, un ir dažas komitejas, kurās šis skaits pārsniedz šo skaitu. Es aicinu tajās komitejās, kurās šis skaits pārsniedz, kur deputātu ir vairāk nekā vietu skaits, balsot atsevišķi par katru deputātu, kurš kandidē šajā komitejā.
Jā. Vai ir jautājumi un vai kāds grib balsot par šo procedūru? Nav. Tātad pārējām pie balsošanas par konkrētiem deputātiem konkrētās komitejās. Ne? Nu, viss mēs jau... Jā, nebija pieteicies. Tātad pirmā komiteja, kurā mums ir vairāk. Nospiežiet, lūdzu, Daugavpils kungs ir lūdzu vārdu. Frakcijas jaunais centrs vārdās pieprasa starpbrīdi. Es atvainu. Jā, 10 minūšu starpbrīdi. Bet neviena rakstisku priekšlikumu nav. Līdz ar to atliek balsot tikai par to. Valdes Liepiņš lūdzu reģistrēties. Uz 2, un tad šo? Jā, un tad aktivizēja to priekšlikumu. Jemeļānova pieteikusies ar jautājumu. Ne? Nav jautājumu. Debatēs ir pieteikušies Jaukina un Jemeļānova. Vai tā ir, vai tā nav, jā? Nē, tas ir tur. Cienījamie kolēģi, es gribētu vēlreiz mazliet atgriezties pie šī procedūras jautājuma. Mēs esam šobrīd nobalsojuši par šo lēmumu projektu, kā šo lēmumu projektu pieņem par pamatu. Kā jau es teicu, ir vairākas komitejas, kurās deputātu skaits, kas vēlētos tajās strādāt, ir par daudz. Līdz ar to mums ir nepieciešama procedūra, kā šo deputātu skaitu izveidot atbilstošu tam, kāds ir noteikts deputātu skaits katrā komitejā. Es piedāvāju procedūru balsot par katru no deputātu, katru no šīs komitejas kandidātiem atsevišķi un komitejā iekļaut tos deputātus, par kuriem ir savākts lielākais balsu skaits un kuriem savāktais balsu skaits ir vairāk nekā pusi no klātesošiem. Vai ir kādi jautājumi tieši par šo procedūru? Tad priekšlikums ir nobalsot, ja, par šo? Lūdzu, Daugavpils kungs. Kritēriji. Kādi ir kritēriji, izņemot revolucionāro sirdsapziņu un pārliecību? Tas ir balsojums, tā ir katra brīva izvēle. Kautaukungs, lūdzu. Man ir tāds jautājums, kas notiks ar tiem deputātiem, kuri tiks svitroti no sarakstiem, no komitejas locekļu sarakstiem? Šie deputāti varēs pēc tam izvēlēties kādu citu komiteju, kurā strādāt. Likumā ir noteikts, ka katrs deputāts strādā vienā vai divās komitejās, ir jābūt vismaz vienā komitejā. Par šo otru komiteju pēc tam būs iespējas mums atkal papildus pieteikties un papildus balsot. Nē, likumā ir teikts, ka vismaz vienā. Vismaz. Un vēl viens jautājums. Pēc kāda kritērija mūsu vadība lēma to, ka viduskomiteja ir noteikti 15 locekļi.
Ar šo jautājumu mēs lēmām iepriekšējā domas sēdē un nobalsojām par to, cik kandidātu, tātad cik locekļi ir katrā no komitejām. Vienalga. Nu. Vai vēl ir jautājumi par procedūru? Es domāju, ka mums vajadzētu varbūt par šo procedūru, kur es piedāvāju, nobalsot. Ne, man vēl šitas jādara. Ir priekšlikums balsot par katru kandidātu atsevišķi, ja deputātu iesniegumu skaits pārsniedz attiecīgās komitejas locekļu skaitu. Tātad šis priekšlikums par procedūru, par kur mums ir jābalso. Lūdzu balsot. Tiešām sāk balsošanu. Viss kārtībā. Nē. Par procedūras jautājumu. Par priekšu. Lūdzu balsot. Tātad par šo procedūru nobalsojuši 35 deputāti, pret 21, atturas 3. Tātad piedāvātā procedūra ir pieņemta. Sākam balsot par konkrētām personām sekojošās komitejās. Kurām sniedz? Jā. Ja nav skaits, tad balsojot viņu kopumā. Nē, mēs tikai tās, kur pārsniedz. Jā, bet nav jābalso pirmo, pa otru, trešo, sākam pirmo. Visam mēs. Jā. Tāpēc ir kopumā. Balsojam tāpat par lēmumu. Tātad iesim cauri visām komitejām. Pirmā ir Finanšu komiteja. Finanšu komitejā nav nepieciešams balsot par atsevišķām personām, par atsevišķiem deputātiem, jo skaits nepārsniedz vietu skaitu. Tātad balsosim par šo komitejas sastāvu kopumā. Mūsu juridiskais dienests saka, ka ir jābalso. Ja deputāti piekrīt par tām komitejām, kurām šīs skaits nav lielāks un piekrīt visi klātesošiem, varam arī nebalsot, bet ir vajadzīga jūsu piekrišana. Vai deputāti piekrīt tādam balsojumam? Ja, tad mēs vienkārši nebalsojam, bet balsojam par tām komitejām, kurās ir tikai skaits lielāks. Ja? Tad nav nevienam iebildumu par šādu procedūru. Paldies. Tātad pirmā komiteja, kurā mums ir pieteikušies vairāk kandidāti, ir
Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komiteja, kurā ir 11 vietas, bet ir pieteikušies ir 13 deputāti. Tātad balsosim par katru deputātu, kas ir pieteicies pēc kārtas. Tagad ir divnieciņš. Imants Rākins. Mēs rakstīsim, jūs skatāties bieži šitur te, jā? Rākins un pēc tam pēc kārtas, jūs katrs uzvārds. Tad priekšlikums balsot par Imantu Rākinu. Kurš tas tagad? Tas būs par priekšlikumiem, jā? Trešais par priekšlikumiem. Lūdzu balsot. Pār 32, pret nav, atturas nav. Kopā 32 balsis. Rezultātu redzēsim pēc tam, kad būs nobalsots par visiem deputātu kandidātiem. Deputātiem. Ir jau 4, tad te ir. Tas nav tas. Rākins ir cauri, tad Brīgmane. Bet jūs spiežiet pogu par priekšlikumiem. Jūs nospiedāt atkal par priekšlikumu. Nē, es trešo nospiedu pogu. Jā? Bija par priekšlikumu. Savādāk viņš nestrādā. Jā. Tad balsojam par Baibu Brīgmani. Sākt balsošanu. Pār 33 balsis, pret nav, atturās nav. Balsojam par Ēriku Škaparu. Sākt balsošanu. Pār 32, pret nav, atturas nav. Balsojam par Juri Lujānu. Sākt balsošanu. Pār 32, pret nav, atturas nav. Balsojam par Vilni Zariņu. Sākt balsošanu. Pār 32, pret nav, atturas nav. Balsojam par Juri Zaķi. Sākt balsošanu. Pār 36 balsis, pret nav, atturas nav.
Balsojam par Sergeju Žuravļovu. Sākt balsošanu. Pār 34 balsis, pret 2, atturas 2. Balsojam par Viktoru Gluhovu. Sākt balsošanu. Pār 6, pret 12, atturas 6. Balsojam par Igoru Pimenovu. Sākt balsošanu. Par nav, pret 22, atturas 8. Balsojam par Vladislavu Rafaļski. Šobrīd nevar par procedūru. Jā, pārtrauciet sevi, pārtraukums, tāpēc, ka nav 30 deputāti, jābūt 31. Nē. Kopumā nobalsojas 30, pārtrauciet sevi, izsludināt pārtraukumu. Izsludinu pārtraukumu 10 minūtes. Priekšsēdētājs. Jā, nu šitā uzvēl. Turpinām balsošanu. Balsojam par Vladislavu Rafaļski.
Sāk balsošanu. Pār 2, pret 24, atturas 7. Balsojam par Aleksandru Kuzminu. Sāk balsošanu. Pār 35, pret nav, atturas nav. Balsojam par Genādiju Kotovu. Sāk balsošanu. Pār 32, pret 1, atturas nav. Būs tagad Freimans tagad. Balsojam par Jāni Freimani. Sāk balsošanu. Pār 33, pret nav, atturas 1. Līdz ar to mēs esam beiguši balsošanu par Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komiteju. Juridisko dienestu lūdzu saskaitīt. Tūlīt mēs saskaitīsim 1 mirklīt, ja? Lūdzu Liepiņa kungu ziņot par balsošanas rezultātu. Izglītības un jaunatnes sporta komitejas sastāvs sekojošs: Imants Rākins, Baiba Brigmane, Ēriks Škapars, Juris Lujāns, Vilnis Zariņš, Juris Zaķis, Sergejs Žuravļovs, Aleksandrs Kuzmins, Genādijs Kotovs un Jānis Freimans. Paldies! Paldies! Pārējiem pie balsošanas par Satiksmes un transporta lietu komiteju. Balsojam par Olafu Pulku. Sākt balsošanu. Sākt balsošanu. Pār 35, pret nav, atturas nav. Balsojam par Juri Zvirbuli. Sāk balsošanu.
Pār 35, pret nav, atturas nav. Balsojam par Modri Jaunupu. Sāk balsošanu. Pār 34, pret nav, atturas nav. Balsojam par Andreju Pažarnovu. Sāk balsošanu. Pār 33, pret nav, atturas 1. Balsojam par Jāni Zaržecki. Sāk balsošanu. Pār 36, pret nav, atturas nav. Balsojam par Jāni Dineviču. Sāk balsošanu. Par nav, pret 26, atturas 4. Balsojam par Jāni Karpoviču. Sāk balsošanu. Par 32, pret nav, atturas nav. Balsojam par Mihailu Kameņecki. Sāk balsošanu. Par 33, pret nav, atturas nav. Balsojam par Viktoru Dergunovu. Sāk balsošanu. Par 2, pret 28, atturas 5. Balsojam par Denisu Gorbu. Sāk balsošanu. Par 31, pret 2, atturas 1.
Balsojam par Edmundu Krastiņu. Sāk balsošanu. Par 34, pret nav, atturas 1. Balsojam par Ivanu Ivanovu. Sāk balsošanu. Par 37, pret 1, atturas nav. Līdz ar to esam beiguši balsot. Atvainojos. Atvainojos, vēl nav. Es nolasīju to manu priekšlikumu, kur bija. Jā. Jā, reku ir. Tu viens tas kandidāts ir. Tas atgādināšanai, ja? Jā, zināms, 9. Kurš tas bija zināms? Es atgādināšu Rīgas domas juridiskās pārvaldes iepriekš teikto. Papildināt lēmumu projektu 9. punktu ar 9.13 punktu sekojošā redakcijā. 9.13 Sergejs Žuravļovs, politiskā patriotiskā apvienība dzimtene, Latvijas socialistiskā partija. Tātad tie ir šie tehniskie labojumi, par kuriem mēs iepriekš runājām. Tas ir tehnisks labojums, jo bija iesniegts atbilstoši iesniegums un vienkārši tehniski darbinieki palaiduši garām. Tagad jālaiž būs līdz apakšai, viņš pievienosies pašās beigās. Jā. Jo šis... Balsojam par Sergeju Žuravļovu. Sākt balsošanu. Pār 39, pret nav, atturas nav. Lūdzu juridisko dienestu ziņot par balsošanas rezultātiem. Satiksmes komitejas sastāvā ir iekļuvuši Olavs Pulks, Juris Zvirbulis, Modris Janups, Andrejs Požarnavs, Jānis Zažeckis, Jānis Karpovičs, Mihails Kameņeckis, Denis Gorba, Edmunds Krastiņš, Ivans Ivanovs un Sergejs Žuravļovs. Paldies. Nākamā komiteja, par ko mēs balsojam, ir sociālo jautājumu komiteja. Balsojam par Lauru Bulmani. Sākt balsošanu. Pār 35, pret nav, atturas nav. Balsojam par Valdi Liepiņu. Sākt balsošanu.
Par 35, pret nav, atturas nav. Balsojam par Daini Kalnu. Sāk balsošanu. Par 36, pret nav, atturas nav. Balsojam par Dainis Tautu. Sāk balsošanu. Par 34, pret nav, atturas nav. Balsojam par Jāni Zaržecki. Sāk balsošanu. Par 36, pret nav, atturas nav. Balsojam par Daini Ivānu. Sāk balsošanu. Par 5, pret 21, atturas 9. Balsojam par Māri Traumaku. Sāk balsošanu. Par 33, pret 1, atturas 1. Balsojam par Igoru Pimenovu. Sāk balsošanu. Par 33, pret 2, atturas nav. Balsojam par Viktoru Dergunovu. Sāk balsošanu. Par 34, pret 2, atturas nav. Balsojam par Tatjanu Jemeļānovu. Sāk balsošanu. Par 32, pret nav, atturas 1. Balsojam par Agni Kalnakaziņu. Sāk balsošanu.
Par 34, pret nav, atturas 1. Balsojam par Ari Lāci. Sāk balsošanu. Par 37, pret nav, atturas nav. Balsojam par Viktoru Kalnbērzu. Sāk balsošanu. Par 39, pret nav, atturas nav. Balsojam par Igoru Zujevu. Sāk balsošanu. Par 38, pret nav, atturas nav. Līdz ar to balsojumu par šīs komitejas sastāvu esam beiguši. Lūdzu, juridisko dienestu ziņot par rezultātiem. Komitejas sastāvā ir iekļuvuši Laura Bulmane, Valdis Liepiņš, Dānis Kalns, Dānis Stalts, Jānis Zaržeckis, Māris Traumaks, Igors Pimenovs, Viktors Dergunovs, Tatjana Jemeļānova, Agnes Kalnkaziņš, Aris Lācis, Viktors Kalnbergs un Igors Zujevs. Paldies! Līdz ar to mums būtu jābalso par šo lēmuma projektu kopumā. Atvainojos, lūdzu, ar tehniskiem labojumiem, ko iesniedz juridiskā pārvalde. Ar tehniskiem labojumiem, kurus iesniedza juridiskā pārvalde un ņemot vērā šo balsojumu rezultātu par atsevišķām komitejām. Jā. Nē. Ceturtais. Sāk balsošanu. Par 39, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to mēs arī šodienas dienas kārtību esam izskatījuši, bet man vēl ir pāris paziņojumi, aicinu uzmanību. Rīgas domē ievēlētie deputāti no partijas Jaunais laiks izveido savu frakciju domē. Par frakcijas vadītāju ievēlēts Olafs Pulks. Parakstījuši ir šo paziņojumu Olafs Pulks, Aivars Aksenoks, Ivars Gaters, Eriks Škapars, Baiba Brigmane, Laura Bulmane, Mārtiņš Greste, Maija Stefane, Valdis Liepiņš, Modris Jaunops, Juris Zvirbulis, Imants Rākins un Dainis Kalns. Un vēl viens paziņojums. Par komiteju pirmajām sēdēm. Lūdzu ļoti uzmanīgi atzīmēt. Tad pirmdien 4. aprīlī komiteja pirmās sēdes notiks sekojošos laikos. Pilsētas attīstības komiteja 9:00. Visas šīs sēdes notiks prezidija zālē. Satiksmes un transporta lietu komiteja 10:00, pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komiteja 11:00, komunālo un dzīvokļu jautājumu komiteja 12:00, izglītības jaunatnes lietu un sporta komiteja 14:00. Un otrdien, 5. aprīlī, kultūras, mākslas un reliģijas lietu komiteja 9:00, drošības un kārtības jautājumu komiteja 10:00,
Sociālo jautājumu komiteja 11, vides komiteja 12 un finanšu komiteja 2. Un vēl pēdējais patīkamais dienas kārtības jautājums. Mēs vēlamies pateikt lielu paldies par paveikto darbu šajos 4 gados un apsveikt ar šī darba sekmīgu pabeigšanu bijušo izpildirektoru Mārtu Romaku. Lūdzu. Sekmīgi pabeigšanu. Paldies visiem, kas tā arī domā, kā tika teikt šeit, un teikšu paldies, protams, tiem cilvēkiem, Rīgas iedzīvotājiem, kuri vēl man no rīta zvanīja, vienkārši Rīgas iedzīvotājiem. Tiešām teicu, paldies par to, kas ir izdarīt, jā, un arī tiem, kuri Kristīns, kas būs mūsu cilvēks, Rīgas pilsētā. Tātad, paldies visiem, kas ir pateikt par mani. Paldies. Līdz ar to sēdi slēdzam. Paldies!